Sveika, tautā! Labrīt, labdien, labvakar, vienalga, kad jūs skatāties, kad jūs redzat šo video. Runājam atkal pa Unilife, un šoreiz vairāk pa unikālo variantu, kad sociālā tīklā Unilife ir sava kriptobirža Unimex. Kriptobiržā Unimex ir tāds pasākums kā steitings, kurš uz doto mirkli ir pats krūtākais, kas var būt tirgu. Nedaudz pastāstīsim. Steitings sākās no $100 līdz, protams, bezgalībai. Pa $100 jums ir 12% mēnesī, pa 5000 jums ir 25% mēnesī. Bet 5000 jāliek uz gadu, $100 var likt līdz vienam mēnesī. Tur vēl vesela tabula. To visu varat redzēt, ja jūs ienāksiet manā telegramā un paprasīsiet pa Unilife. Tā, lai tā nebūtu plika runāšana, redzēt, te ir mans steitings, mans personīgais, ar sarežģīto procentu. Jums ļoti iespējams ir spoguļattēlā, varbūt arī nav. Jūs varat redzēt 500, 900, 700, 700, 1800, 1600, 1700, 700, 850, 1000, 500, 500, 638, 500, 500, 500, 5097 un pats lielākais, kur ir piecīts iekšā, 23,643. Un apakaļ jūs ieguldat 23,000, apakaļ jums nāk 70,000. Katrās 8 stundās jums nāk ieskaitījums. Varat ņemt ārā, varat pakrāt līdz 100, taisīt sarežģīto procentu, likt apakaļ. Šis ir mans. Tam, kam galīgi nav ko darīt, varat pareiķināt, cik tas ir reālā naudā. Kā tas strādā, jūs ļoti labi ziniet. Un neaizmirsīsim to, ka biržas tokens vienmēr ceļās cenā. Un arī šis nav tas variants, kad viņš necelsies. Viņš pašlaik tikai 25 centi. Tad, kad nāks ārā, pieņemsim mans 5000 pēc nepilna gada, cik viņš varēs maksāt? Pieņemsim $2. Nevis 25 centus. Cik tie ir X? 5 vietā, cik es izņemšu, jo man jau iznāk 70. Redziet, man iznāks ārā 70 930 uniks. Nevis dolāri, bet uniks. Tagad uniks maksā 25 centi, pēc gada viņš maksās, pieņemsim $2. Un tad cik tad būs tā naudiņa 5000 ieguldot? Parēķinam. Vienkārši parēķinam un padomājam, kā tas viss strādā. Super! Visiem veiksmīgu dienu! Nākam manā telegramā, jeb vienkārši Apple Store vai Google Play Market kačājam Unilife aplikāciju, bet neaizmirstam, bez šī referenta koda jūs nekur tālu netiksiet. Mums būs pliks tiktoks. Tā kā nākam. Vienkārši pelnām naudu. Re, kur viņi stāv. Redziet, kur stāv nauda. Šeit stāv investīcijas. Es lēnā garā nosaucu cipars un varat paņemt kalkulātoru sarēķiniet. Un padomājiet, cik tas viss būs pēc gada.